Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Svetbank gada balva jaunajam mūziķim tiek piešķirta profesionālās bakalaura studiju programmas kompozīcija 7. semestra studentei Evijai Skuķei. Mēs vēlamies arī par Eviju nedaudz pastāstīt. Evijas nozīmīgākais radošais sasniegums aizvadītajā gadā bija pirmā prēmija starptautiskajā kamermūzikas kompozīciju konkursā Città di Udine, Itālijā, kurā piedalījās 392 komponisti no 50 valstīm. Topošā komponiste var lepoties arī ar citiem vērā ņemamiem sasniegumiem. Viņas kora dziesma Naraudovu bija viens no spilgtākajiem sniegumiem Māra Sirmā vadītajā akadēmijas projektā Spodrē manu dvēselīti. Viņas skaņdarbi atskaņoti koru kameru un sola koncertu programmās, kā arī iekļauti kompaktdiskos Amber Songs un 4 stihijas. Un, protams, pavisam nesen kā pirmizrādu piedzīvojusī Kartupeļu opera projekta Rīga 2014 ietveros, kurā Evija strādāja kopā ar pieredzējušiem komponistiem. Lūdzu, video! Kopš 10 gadu vecuma es esmu mēģinājis kaut kā tās notas likt uz papīra virsū, lai cilvēki viņas izpilda. Jo es nekad nebūtu iedomājusies, ka es kā diezgan, man šķiet, nevīžīgs students spētu saņemt kādu balvu. Netiekšanās pēc mērķa ir viens no vieglākajiem variantiem, kā to sasniegt. Par Eviju, par cilvēku kā tādu, pirmais, kas nāk prātā, ir ārkārtīgi liela krāsainība, ko var noteikti arī redzēt akadēmijā vienkārši ejot pa gaitiņiem. Zili mati, krāsains apģērbs, spilgts, dažreiz kedas, kājās pilnīgs metālists, citreiz atkal ietērpusies smalkās tur mežģīnēs uz augstpapēžu kurpītēm. Viņi arī māk sev pasniegt arī, tā teikt, elitāras publikas priekšā, vienmēr sataicoties un nedaudz to noslēpjot, bet atstājot nedaudz viegli tādu tikai vēsmiņu par to, kas ir viņas patiesā būtība. Un Evijas emocijas vienmēr ir īstas, ja viņa ir dusmīga, viņa arī to neslēps, viņa neslēp savu neapmierinātību. Ja viņa ir priecīga, viņa smiesies tik sulīgi, kā arī paraus pārējos līdzi. Cilvēks tiešām ir ļoti, ļoti krāsains, spilgts visās savās izpausmēs. Un tādas arī, manuprāt, ir viņas kompozīcijas un visi darbi, ko viņi dara. Ne tikai komponē, bet viņi arī brīnišķīgi zīmē. Evija ir tas students, kam idejas vienmēr mutuļoja, un varbūt ir pasniedzējam tieši otrādi mazliet jābremzē, lai tas mutulis neuzšaujās pa augstu un kaut ko tur vēl nesadedzina, ko nevajag sadedzināt. Viņa spēj tās šīs dažādās kompozīcijas tehnikas un kādas oriģinālās idejas ievīt skaņdarbos tā, ka tās tiešām ir atbilstošas un ka tām ir kaut kāda jēga. Savos studiju gados arī jau Latvijas mērogā ir pazīstama kā tāda atzīsta komponiste, it sevišķi kora muzikas jomā. Viena no pēdējām viņas kompozīcijām jauktajam korim, kora dziesma Naraudavu, ir absolūti vienkārša mūzikas partitūra, bet tik ļoti dziļi emocionāla, ka tā paņem, manuprāt, visus cilvēkus. Un tāds Evijai nav tikai viens šis skaņdarbs, bet ir arī ļoti daudz citi.
viņu bieži uzaicina projektos kopā blakus jau profesionāliem komponistiem, un nevelti mēs zinām arī nesenajā Kartupeļu operas projektā Evija tāpatās strādāja plecu pie pleca ar saviem pieaugušiem profesionālajiem kolēģiem. Kalnu kartupeļu tauta, izaugusi jauna raža, saripinās laika ritums, kur sākas viss no gala, aiznes fondos pača, zelta saules kartupeli. Mūsdienās komponista uzdevums ir ļoti sarežģīts. Viss sagaida no viņa oriģinalitāti, viss sagaida, lai viņš nāk ar kaut kādu savu inovatīvu pienesumu, ar unikalitāti. Tāpat laikā viņam jābūt balansā starp to, ka tas nedrīkst būt pārāk banāli, bet arī nedrīkst būt pārāk šaurai publikai. Uz pili kūrā astoņkāji smīt, spīd jūrā zvaigznes zaļās debesīs. Kā mazītiņš kartupelis dus, tur dojā meža vākā pērla aizmigusi. Kurš vāku vērs, lai viņa atmostos, tam astoņkājas baltā pērlai tos. Mana mīļākā skaņa ir zema un skaļa. Man ir ļoti svarīgas detaļas. Nevar tā vienkārši būt kaut kāda skaņa, kaut kādā augstumā, vienalga kādā dinamikā. Man ir svarīga precizitāte. Jā, un ja, piemēram, salīdzinu skaņu ar kādām citām maņām, tad tā zemā skaļā skaņa man visvairāk asociējas ar iekāpšanu riktīgi siltā vannā. Viena lieta, ko es novēlu tev, Evija, lai tu neaizēji tajā taciņā, kas būtu pārāk elitārai, vai arī... Nē, tas nebūtu arī pareizi, lai viņi dara, kā viņi grib. Tā arī kategorija bija īstenībā beigās, bet es neapskaužu tev, jo tas komponijas uzdevums tiešām mūsdienās ir sarežģīts. Teāte Evija Skuķe. Saka, laikam, vienu lielu paldies. Vispirmām kārtām es gribētu pateikt paldies savai Omei, Annai Šņukutei, bijušai operas dziedātājai, kurā pierunāja manas vecākus mani tomēr ielikt mūzikas skolā. Jo tur kaut kas esot bijis tāds, kas lika viņai domāt, ka tomēr vajag. Es atceros, es uz viņu biju ļoti, ļoti dusmīga, ka viņa man bez manas ziņas ielika mūzikas skolā. Tagad es tomēr esmu pateicīga. Un es vēlos pateikt nesakām lielu paldies visiem saviem kompozīcijas pedagogiem, Paulam Dambim, Pēterim Vaskam, Selgai Mencei. Viņi visi katrs par sevi ir fantastiski savā kompozīcijas lauciņā, un tas, ko viņi man ir devuši, ir neaprakstāmi liela informācijas deva, kas man vēl joprojām ir līdz galam nav apdomāta varbūt, jo mācīties visu mūžu. Un viņi man ir devuši ļoti daudz, un pats galvenais likuši saprast, ka ar vienkārši rakstīšanu nepietiek, ir arī tomēr jāpadomā mazliet. Vēl es vēlos pateikt paldies visiem saviem tuvajiem cilvēkiem. Daži no tiem stāv šobrīd uz skatuves, daži no tiem sēž zālē, daži atrodas katrs savās mājās. Paldies par pacietību un izturību, jo es zinu, ka komponisti bieži vien ir ļoti neciešami, kamēr viņi raksta. Un paldies par to, ka jūs mani paciešat. Lūdzam uz skatuves arī Evijas pedagogu profesori Selgu Menci.